Kapitāla tirgus barometrs ir tāds inovatīvs, unikāls, es pat teiktu, instruments, kuru mēs esam radījuši, lai izmērīt, objektīvi statistiski izmērīt kapitāla tirgus aktivitāti Latvijā. Viņš ietver sevi 3 komponentus. Viens ir tāda statistiska informācija par to, cik liels ir apgrozījums tirgu, cik liela līdz ar to ir investoru aktivitāte. Otrs statistiskais elements ir, cik daudz emitenta biržā ir. Un trešais statistiskais elements ir, cik daudz un cik bieži tiek pieminēts kapitāla tirgus mēdījos. Saliekot tos visus pat zināmas formulas komponentus kopā, mēs iegūstam tādu vidēju svērto radītāju, kas parāda to, cik kapitāla tirgus aktīvs Latvijā attiecīgajā gadā. Mēs barometru reiķināsim reizi gadā. Šobrīd viņš ir sareiķināts sākot no 2018. gada, kur viņš bija pieņemts, tā vērtība pieņemta kā 100. Un mēs redzam, ka 21. gada bija tāds pirmais izrāviens, kad barometrs sasniedza augstus radītājus. Un tas bija saistīts ar dažu jaunu kompāniju ienākšanu biržā ar savām akciju emisijām. Un mēs redzam arī, ka 24. gadā barometra vērtība ir pārsniegusi to, kas ir bijusi 21. gadā. Un tas mūsuprāt liecina par to, ka tirgus ir nobriedis, ka finanšu prātība gan investoros, gan uzņēmējos ir diezgan augstā līmenī. Un līdz ar to mēs sagaidām, ka barometrs atšķirībā no 21. gada, kad pēc tā uzrāviena gada sekoja 2 gadu tāda neliela stagnācija, ka tagad mēs redzēsim, ka barometrs turpina iet uz augšu un ļoti ceram, ka 25. 26. gads būs jauni rekordgadi, kas faktiski nozīmēs to, ka mēs esam uz pareiza ceļa un ka arvien plašāks uzņēmēju un investoru loks iesaistās vietējā kapitāla tirgū.